Jēkabpilī pilnā apjomā ir atsākušies darbi pie projekta maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielā. Vairāk stāsta uzņēmuma Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētājs Karpenko kungs. Šobrīd mēs stāvam pie tās vietas, kur tiek veikta maģistrālo siltumtrašu nomaiņa. Šogad mēs turpinām pagājušajā gadā iesākto projektu Jēkabpilī. Siltumtrašu nomaiņu Jaunajā, Zemgales un Viesītes ielās. Projekts ir ļoti vērienīgs un ļoti nozīmīgs mūsu uzņēmumam. Projekta koptām runājot latos ir 1 050 000 latu. Projekta nomaināmo trašu kopgarums ir apmēram 1,8 km. Bija paredzēts projektu realizēt pagājušajā vasarā, taču iepirkuma procedūras pārsūdzēšanas dēļ būvdarbi bija ilga. Tika uzsākt ļoti vēlu rudenī, un tāpēc mēs nomainījām nelielu posmu apmēram 300 metru trašu. Pārējais apmēram 1,5 km ir jānomaina šogad. To esam tikko patās nesen iesākuši darīt, un pēc apmēram 2 mēnešiem vajadzētu atjaunot siltuma apgādi tam mikrorajonam, kurš šobrīd nesaņem siltumenerģiju. Siltuma zudumi novecojošās trasēs ir galvenā Jēkabpils siltums nelaime. Un galvenā mūsu problēma, tai mēs pastiprināti pievēršam uzmanību pēdējā laikā un intensīvi mainam siltumtrases, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šis ir otrs projekts, ko mēs realizējam. Vienu mēs jau realizējam ar Eiropas Savienības atbalstu, un būs vēl arī trešais projekts, ko mēs realizēsim. Tā kā mēs esam veikuši un veicam diezgan lielu darbu, lai samazināt siltuma zudumus, nomainīt novecojošās trases un mazāk tērēt savu un mūsu klientu naudu, piesaistot Eiropas līdzfinansējumu. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd mēģinām Jēkabpilī darīt. Garkalnes novadā ir daudzas tradīcijas, kuras laika gaitā veido Garkalnes novada draudzīgo un atraktīvo tēlu. Neatsvarams darbs tiek ieguldīts, lai uzlabotu dzīves apstākļus novada iedzīvotājiem, tiek domāts par infrastruktūras attīstību, kultūras un sporta jomu, tiek ieguldīti līdzekļi, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada bērniem. Garkalnes novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties visdažādākajos pašdarbības kolektīvos, apmeklēt kultūras pasākumus, dzīvot aktīvi, pilnvērtīgi un pats būtiskākais draudzīgi. Nesen aizvadītais pasākums Garkalne Ripo, kas pulcēja Garkalnes iedzīvotājs Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, ir viens no pasākumiem, kas ir vērsts uz novada iedzīvotāju saliedēšanu. Laikam tā ir tradīcija Eiropas parlamenta, tas ir kā gods tiem cilvēkiem, kurus ievēlēs, un paralēli, kad cilvēks ir izdarījis izvēli par mūsu labākajiem 8 deputātiem, kuri būs Eiropā, tad viņš var atbraukt un pabraukt pa veloceliņu, kur galvpunkts ir Langstiņa pie ezera, kurš, kā jūs redzat, ir šodien pēc laika un viss ideāls atpūtai. Volejbolu uzspēlēt, peldēties, basketbolu uzspēlēt, tad mūzikas grupas šādas tādas mēs esam sagādājuši. Tā kā es domāju, šis vakars būs garš un plats un visiem viņš patiks. Līdzās aktīvajai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam novadā tiek pievērsta uzmanība arī vides kvalitātei, veidojot zaļi domājošu novadu. Tāpat uzmanība tiek pievērsta arī drošības jautājumiem. Tāpēc katru gadu tiek rīkota īpaša drošības diena novada bērniem, lai dodoties vasaras brīvdienās viņiem būtu atgādināts par drošības jautājumiem. Drošības dienas tā ir ļoti svarīgi pasākums sakarā ar to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadratcikliem, mums ļoti daudziem cilvēkiem ir kvadratcikli un tā tālāk, motocikliem, automašīnām. Skolniekiem ir jāzina, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, pat nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, kādā veidā saglabāt neatkarīgu, nopietnu Latvijas valsts, tādu, kāda viņi ir, un, protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs kā es uzskatu, militāra patriotiskā audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmai. Un, kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. Kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi,
Un arī, protams, kā parasti Garkalnī tas notiek, viss tas pasākums kopā beigsies ar vienu lielu skaistu koncertu, kur piedalās arī mūsu bijušie skolnieki. Un pēc koncerta, protams, būs tāds pikniks, jo mēs šeit Garkalnī esam tā pieraduši svētkus atzīmēt ar tādu kopā desas apēšanu un tējas glāzes izdzeršanu. Un tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Es esmu Ledu ielu uz tur pie Stokmana, kur kanā mēs ar Edvīnu teicu, tur atkusnis, jā, lai tur stāst, ko grib. Un Jānis bija atradis bērniņos svina pulveri, un viņš gribēja pamēģināt, kā ir, kad viņi ieber uguni. Tur nākamajā brīdī viņš jau bļāva, krita zemē, viņu tur apdzēs un ievelk istabā. Pat sniegs bija ļoti daudz sasniedzis, un es metu no jumta salto. Un tad tur bija ledus īstenībā, un kad es metu, es nokritu, un tad man aizstās ļoti ātri elpa. Braukāju ar ūdens moci, ar tā piepušamo matrici aizmugurē. Un mani vilka, un tur bija pontons priekšā, un tieši es ar kāju ietriecos tajā pontonā. Arī Lietu un negaisā glābēji turpina meklēt vakara Buļļupes un Lielupes satekā noslīkušo laivotāju. Autovadītājs pat neapstājās, lielā ātrumā no notikuma vietas aizbēga. 5-gadīgais puika kopā ar māmu drošā solī šķērsoja gājēju pāreju, bet jau nākamajā mirklī atsitās pret ķiršsarkanu BMW. Mazdārziņa ciematā Olēnē šorīt kādā pirca ēkā atrasti 3 jauniešu līķi bez redzamām vardarbības pazīmēm. 6 gadus vecais zēns ar māsu ledu ielūza vakar vietā, kur ezerā ietek upīte. Māsu, kas vēl turējās virs ūdens, izvilka. Zēnu nepaguva. Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietā šķērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatoru apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlauztas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs Dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā, viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Tā kā trancā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļauju, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties, piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pat tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc, ka man ceļi sāka spiest, piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāju pateicu, lai izsauc ātros. Gulēju, acis šitāds. Šoka stāvoklī vēl. Un tad tos 2200 izlētas ar sevi. Man teica, varēja palikt tikai Čībiņas labāk tagad. Ka es prasīju, kas tas tāds ir, jo es neaptveru, kas 200 voltus iesit. Tā.
ir jau sāpīgi. Un 2000 es nestādos priekšā, kādas tur sāpes ir bijušas. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. 3 operācijām, amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīm redzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Viss patīk darīt, apskatīt. Tagad vairāk ne. Tagad man nepārāk patīk visu apskatīt. Vairāks negribu. Man jau paskatoties vienu uz tiem transformatoriem slikti metās. Pusauģi elektrotraumas visbiežāk gūst ielienot transformatoru apakšstacijās, lietojot bojātas elektroierīces vai tuvojoties elektrības vadiem, laižot pūķi vai kāpjot kokos. Visos gadījumos sekas var būt traģiskas. Arī šo zēnu sauc Artūrs, un arī viņš kādu dienu nonāca nelaimē. Nejauši pagalmā daudzoties ar sētas puikām. Kad Artūrs uzkāpa kokā, viņš pamanīja, ka līdzās zaram stiepjas elektrības vadi. Viņu pārņēma kārdinājums pastiept roku un pieskarties tiem. Man sāk tā. Es tā redzu un attēls kā raustās. Es neko nevarēju pateikt un paelpot nevarēju. Beidz elpot, muskuļi saraujas tā. Un tad attēls tā. Sāk raustīties kā televīzors, kad dātēna. Drošības stundās skolā Artūrs bija dzirdējis, kā ar elektrību jābūt piesardzīgam, taču viņš īpaši neklausījās, jo domāja, ka nekad nenonāks bīstamā situācijā. Tagad viņš ir pārliecināts, šādas drošības stundas ir ārkārtīgi svarīgas, jo bērni ir ļoti neapdomīgi. Man liekas, ka tā ir ziņkāra. Es, piemēram, gribēju zināt, kas notiks, bet tagad es zinu. Jā, es tikai arī nemaz negribu atcerēties neko. Bet atceros vienalga. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Visas bērnu rotaļas uz dzelzceļa ir ļoti bīstamas. Arī ziņkāri uzzināt, kāds izskatās akmens vai pudeles korķis, kad tam pāri po nebeidzami garš vilciena sastāvs. Var notikt avārija ļoti smaga. Vilciens var noiet no sliedēm ar visām tālākajošajām sekām. Jo jebkurš cits priekšmets atrodoties sliedēm var izraisīt vienkārši neprognozējamas sekas. Tas traucē normālajai kustībai, normālajai ritekļu saskarei ar sliedēm. Un ir jau bijuši gadījumi, kad tiešām vilcieni noiet no sliedēm un ar lielu ātrumu noiet. Sekas paši saprotiet, kādas ir sekas. Cilvēku upuri. Juris Miglāns uz dzelzceļa strādā gandrīz 30 gadu. Viņš piedzīvojis visu, ar ko vilcienu vadītājs var sastapties. Arī ļaundaru mestu akmeni. Braucot ar ātrumu 100 km/h, kādu vakaru šķīda lokomotīvas stikli. Lidoja lauskas. Jura palīgs šokā nokrita zemē. Viņam šis reizes beidzās slimnīcā. Akmeņu mešana uz vilcienu ir krimināli sodāma rīcība. Tā var izraisīt nāvējošas sekas. Metot akmeni, tu pakļaut ciešanām nevainīgu cilvēku. Un varbūt vagonā, kura stikli tūlīt šķīdīs, brauc tava māte vai tēvs, brālis vai draugs. Katru gadu desmitiem cilvēku, arī bērni, cieš smagas traumas uz dzelzceļa. Viņi šķērso sliedes neatļautās vietās vai riskē skrienot pār sliedēm braucošu vilcienu priekšā. Vilciena bremzēšanas ceļš ir 400 līdz 700 metru. Ja cilvēks izskrien tuvu vilcienu priekšā, to apturēt nav iespējams. Skaļā taura, krāns, gaisa šņāc no bremzes krāna, tas viss. Tas tādā vienā kopumā aiziet vienkārši tā situācija, pazūd tā laika izjūta. Un tagad gaidi to, ja paspēs viņš pāriet vai nepaspēs. Ja, un nepaspēja dzird tikai to dobjoto troksni, kad ķermenis atsitās pret to virsbūves priekšu vai sāniem. Un viss apstājies, vēl gaisa no mašīnas krāna izlādējās. Un stāv to brīdi, ja, šoks.
nākamā rīcība, ziņot, centies mobilizēt, ziņot dispečeram. Un tagad jādodas skatīties, kas tad ir labākā gadījumā, kad ieraudzīt to, ka būtu viņš traumēts, kad ieraug to cilvēku masu ķermeni, kas ir pārvērtusies kaut kādā bezveidīgā masā. Tas ir smagi, un pie tā nevar pierast. Daži no mūsu varoņiem sārstēs pušumus, noņems ģipsi un atkal būs tikpat vieglprātīgi. Citi nekad vairs nepārkāps robežu, aiz kuras apdraud sevi. Katru dienu desmitiem bērnu un jauniešu gūst traumas. Tas notiks arī šodien. Bet daudzas no šīm traumām var nenotikt, ja vien mācēsi atpazīt bīstamas situācijas. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Pateicamies par atbalstu filmas pārraidīšanā Sijā Sal Energo Pro, akciju sabiedrībai Rīgas vagonbūves rūpnīca, Sijā Polijurs, zemnieku saimniecībai Valneri, zemnieku saimniecībai Roškalni, Sijā Pilsbūve, Sijā Irve, uzņēmumam Eko Osta, Sijā Enerģijas risinājumi, Sijā Piebalgas alus, Sijā Buvema, biedrībai Latvijas Kokrūpniecības federācija un Sijā Mnogolat.